4 iemesli, kāpēc bērns melo. Pirmais – iztēles meli. Bērns, piemēram, saka: es redzēju princesi, tā ir tā pati, kas bija tur multenē. Viņa ir tik forša, es ar viņu gribu padzīvoties. Es redzēju kosmosa kuģi. Re, kur ir Supermens. Šie ir iztēles veicinoši meli, un šeit tev nekas nav jādara. Tu vari priecāties par to, ka tavam bērnam ir iztēle. Otrais – meli, lai radītu labu iespēju par sevi. Tev bērns ir teicis par cita bērna darbiņu, kad, redzi, es šito darbiņu uztaisīju, bet tu skaidri zini, ka tavs bērns to darbu neuztaisīja. Vai arī bērns saka: es esmu ātrākais, lai gan tu zini, ka viņš nav ātrākais. Ar šo bērns vēlas panākt, ka viņam izsaka uzslavas, ka par viņu lepojas un par viņu priecājas. Ja tavs bērns šādi saka, tad pievērs vairāk ikdienā uzmanību un izsaki mazāk kritiku un arī samazina savas gaidas pret bērnu. Trešais – meli, lai izvairītos no soda. Šie ir visbiežākie meli, kurus bērni stāsta. Piemēram, bērns ir kaut ko izdarījis, un tu redzēji, ka viņš to izdarīja, bet viņš saka: nē, tas nebija es, tas bija suns. Bērns melo, tāpēc, ka viņam ir bail saņemt reakciju, viņš vēlas izvairīties no tā. Ceturtais – lai iegūtu to, ko vēlas. Piemēram, to bērns ir teicis: es vēl neēdu cepumu, lai gan tu zini, ka viņš jau ir apēdis gana daudz cepumus. Vai arī: es nenoskatījos to multenīti līdz galam, lai gan tu zini, ka viņš jau skatās otro reizi. Šajā gadījumā tev ir jāveido robežas bērnam, tev ir jāatzīst viņa emocijas, sakot: jā, tu ļoti gribi cepumu, bet šodien cepumu vairāk nebūs. Ieraksti komentārā, kurus melus tavs bērns visbiežāk ikdienā pielieto.